Ir viena lieta, kas nosaka manas dzīves laimi. Iespēja rūpēties par maigākajām radībām uz zemes. Aitām. Tas ir mans ganāmpulks. Es tās baroju un sērpu, un ikdienu lasu priekšā detektīvus, krimiķus. Es zinu, kas ir slepkavā. Man tīk iztēloties, ka viņas saprot, bet tās ir tikai aitas. Kāpēc viņam bija jāpārtrauc? Tieši, kad pateiktu, kas ir vainīgais. Kādas mocības? Tā bija stabene. Ātrāk! Mostieties visi! Mēs atradām Džordžu zālē, un viņš nekustas. Ko? Lilija, ko nu mums darīt? Mūsu ganu nogalināja. Un mums jāatrod vainīgais. Te bija kāds, kuru Džordžs pazina, tāpēc piedāvāja iedzert. Nekādas sensācijas te nav. Jā, nu vien ir kas neierasts. Tas kroķis ir bezcerīgs. Mums viņam jāpalīdz. Jums pietiks dušas atstāt mājas. Mums nav bail. Kas tas ir? Šķiet, ka ceļš. Bet nu kā tas ir? Zāle tā nav, tas ir skaidrs. Vai jūs nākat? Džordža dēļ. Džordža dēļ. Policists Derī, esmu Džordža Hārdija advokāte, ir testaments. Stāstos testamentā minētie vienmēr tiek turētā aizdomās. Viņam nekā nebija. Nu, vispār ir 30 miljoni dolāru. Nu, ir arī motīvs. Ganam bija noslēpums. Jāmeklē norādes. Atpakaļ! Galu galā es esmu izmeklētājs. Un nu visi, Kurš nonāvēja Džordžu? Ko viņi slēpj? ir aizdomās turamie. Ja nu es to nespēšu. Es jums lasīju dučiem šo stāstu. To schēma ir ļoti vienkārša. Skat, norāda. Ik reiz, kad šajā lietā kaut kas notiek. Tā ir mana! Te tā ir. Norāde. Paldies visiem! Tas daudz ko spēj. Vispār mēs varam jebko. Gribu uzbliest. Es baigi gribu uzbliest. Jā! Kas šiem uznācis? Aitas izmeklētājas. Iespējams, es esmu pierādījumā. Au!